Šodien braucam uz Gerangeru, prāmi. Skaists laiks. Skatieties, es jums tūlītās parādīšu vienu paradīzes nostūrīt. Vai nav skaisti? Tā kā Alpos. Esam ieradušies Gerangeru fjordā pirms turisma sezonas sākšanās. Pilnīgs klusums un miers. Pat 7 māsu ūdenskritums ir izslēgts. Vēl nekūsts sniegs. Šodien apciemosim viesnīcu. Tur. Viesnīcas foje. Saimnieks ir fanāts uz veterānu bīlnē, bet uz senā laika automobīļiem. Un kādreiz šī viesnīca izskatījās lūk šādi. Par šito viesnīcu ir atsevišķs stāsts. Tikko mēs noklausījāmies koncertu viesnīcā. Mēs atrodamies Gerangeru Union Hotel pagrabā. Iepriekšējais saimnieks
Viņš bija retro automobīļu kolekcionārs. Un šitie visi automobīļi kādreiz ir darbojušies kā turistu pārvadāšanas transporta līdzekļi. Gēranger fjords ir slavens ar lielu kruīzu kuģu, lielo apmeklējumu skaitu. Pirmais kruīzu kuģis ienāca 1869. gadā. Sākumā Angļu un citu valstu aristokrāti ieradās un pamanīja, cik skaists šeit ir daba, kādas ielas ir skaistas. Un vietējie bija iespēja ar zirgu pajūgiem izudāt šos turistus. Pirmā pasaules kara laikā parādījās automobīļi. Šeit ir viens Ford T modelis, kas parāda, kāds izskatījās Pirmā pasaules kara laikā. Turisma automobīls pieskaņoja šiem vietējiem ceļiem, kur ir serpentīni, kur ir ļoti šaura pagrieziena. Viņš šasīs tika uztaisīt garāks, motori stiprāki. Tieši šitais te modelis ir vienīgais šeit saglabājies, kuru kādreiz izmantoja kā traktoru, šasī izmantoja priekš traktoru, un tad kolekcionārs atpirka to traktoru un atjaunoja. Šeit ir unikāli eksemplāri, piemēram, 1920. un 30. gados sāk parādīties 7-9 vietīgie šāda veida no Amerikas modeļi. Viens no unikālākiem, kāds šeit atrodas, tas ir vienīgais pasaulē, kas ir joprojām pilnībā kārtībā. Studebekers prezidenta. Pēc Amerikas kluba, Studebekera kluba ziņojuma šis ir vienīgais, joprojām darba kārtībā. Pēc kara turisms iznīk, un viņus visi iztirgoja, tas baltais modelis, tas bija aizvests uz Ameriku, un īpašnieks viņu atrada Amerikā. Un atrada atpakaļ. Tas ir oriģināls. Šeit viņš ir strādājis tieši tas modelis. Našs Pythons. Pa kreisi redzam modeli, Bruno modeli, kurš ir vienīgais Eiropā saglabājies. Un šodien bija izstāde, itāļu sporta automobīļu izstāde. Iekšā hotelī viens modelis joprojām stāv, Lamborghini Urus, pagājušā gada modelis, kurš iet 329 km/h. Iesim apskatīties. Kas mums te ir? Senlaicīga kraumašīna. Un šeit mums ir Lamborghini Urus. Maksimālais ātrums 323 km/h. Pagājušā gada modelis. Starp citu, 20. un 30. gados palielinoties turistu skaitam, palielinājās arī automobīļu skaits. Šajā ciemā automobīļu skaits sasniedz 50, vairāk nekā šeit iedzīvotāji. Reiķinot automobīļu skaitu uz vienu iedzīvotāju, ne Oslo, ne Ņujorkā nebija tik daudz automobīļu kā šajā ciemā. Visiem, protams, nodarbojās ar turismu izvadāšanu. Kā šajā bildē var redzēt, pārsvarā automobīļu kabrioleta veidi, lai turisti var labāk redzēt fjordus un kalnus fjellus. Neliela gleznas izstāde.
Jā, fotogrāfs. 1891. gadā šeit uzbūvēja koka hoteli. Tā pašā laikā arī uzbūvēja hotelu Oja. Tas, kas arī ir interesanti, šos koku hoteļus būvēja Norvēģijas bagātākais uzņēmējs, kurš bija piedalījies Parīzes izstādē un parādīja frančiem, kā viņš māka taisīt skaists koka ēkas šveiciešu stilā. Un pat pats Eifels iegādājās vienu māju priekš savu kantoru. Šeit koka viesnīca pastāvēja līdz 1979. gadam, pēc tam uzbūvēja šo moderno ēku. Šeit ir saglabājusies viena istabiņa oriģināla no vecās viesnīcas. Un šeit ir apraksts par visām karaliskām ģimenēm, aristokrātiem, kas šeit kādreiz ir ciemojušies. Protams, visi Norvēģijas, visi paudži, karaļi, karalienes. Augustā šeit precēsies šodienas karaļa meita šajā viesnīcā. Šeit ir ciemojušies gan karalis Håkons, kurš kļuva par Norvēģijas karali 1905. gadā. Viņa dēls Olavs šeit ir ciemojies. Protams, šī brīža karalis Haralds ar savu dēlu Håkonu. Šeit ir bijuši arī Spānijas karalis Juan Carlos, Nīderlandes karaliene Beatrix. Agrais rīts, kruīzes kuģītis jau ir klāt. Katru dienu atnāk viens vai divi. Reku lejā baseiniņš.